Opa, gang. Sveiks jaunā sērijā. Tātad šī sērijā esmu uzzīmējis pagājušajais. Šī sērijā es sāku zaģēt, griezt ārā izlietnēji caurumu galda virsmā. Dotajā momentā izskatās, ka man sanāk tīri ok. Te es ieurbos un tad pa bišķi... Au, Marks uzliec kaklā. Un tad pa bišķiem sāk bīdīties cauri. Godīgi teikšu, pirmo reizi to daru. Nu, es nojausmu biju, kā to dara, ja? Bet, pirmo reizi daru. Bet izskatās, kas sanāks. Man jau liekas, ka būtu negodīgi, ja es to nefilmētu un nerādītu, kā dzīvē gadās. Nu, lūdzu, tātad virsma, kuru es nedrīkstēju sabojāt daļu. Arī, kur es sabojāju. Un kā tas notiks, no otras puses zāģēja ar to... Es aizmirstu, kā sauc tas zāģis, figūra zāģis. Un viņam tas asmenis vienkārši šitā te aizbrauc sāniski vienā brīdī, un es to neredzu. Un viņš vienkārši sāniski man šitā te mauc. Un reku sabojāja. Nezinu. Reāli nezinu, ko darīt. Labi, es mēģināšu te nosmērēt ar to silikonu. Es zinu, ka silikonu jāsmērē, lai nepūšās. Un es nezinu, ko ar šo vietu darīt. Varbūt arī kaut kā nosilikonēt, nokrāsot kaut ko. Nu, rīktīgi stūba situācija. Laikam dzīvē dažreiz atmaksājas būt godīgam, nebaidīties no tā, ka tu esi kļūdījies un pateikt to publiski. Es varu kaut ko jums pateikt. Bet, iedomājieties, tas, ka es tur šķību iešaubu, neko man neiztraucēja. Jūs zināt, tētis šito griezi ar to dēli. Ar zāģi griezi, rek mums palika dēli. Ar zāģi viņi griezi. Jā, dēli, posties, viss sanāca beigās. Labi, es tikai pamērīju, un esmu priecīgs, ka man viss ir forši, nekur nekāda šķirba nav. Pēc tam es teikt ņemšu viņu ārā, silikonēsim, un. Pēc tam silikonēsim. Tagad jāņem nostā fake virsma. Un jāsāk mēģināt uzlikt viņu, bet labi jāsagaida Diānu vēl. Mēs ar dēlu divatā ugunskura vietu sagatavojām. Es pildīsim bateinu vai... Es to neteicu, es aizmirsu. Nu jā, neteicu, tas jauna sērija. Nu tad es izvilku no meža mūsu baseinu, no meža daļas. Viņš viss ir rīktīgi netīrs, nu tāds piecūkāts bija. Es viņu ielaidu bišķiņu viņā ūdeni un paņēmu savu kerherīti, rekur. Un man viņam tāds uzgals bija ar tādu birsti, kurš griežās un ar šampūnu. Un es bišķi viņam apmazgāju to dibenu, tad izgāzu visu akal ārā. Nu, nevar tā viņu visu nomazgāt, protams, ļoti grūti. Bet es domāju, tagad viņu uzpildīsim, rīktīgi uzpildīsim, un pēc tam vienkārši var tīrīt viņu, kad viņš ir uzpildīts. Jo, kad viņš ir bez ūdens, viņu nevar iztīrīt. Tas nereāli trāpīt katrā vietā. Kā jā, es nolēmu šodien, ka jāuzliek tomēr baseins, kā nekā vasara. Šādi izskatās jau pieskrūvēts maisītājs. Bet negribās tagad pagaidām neko te vēl skrūvēt nost, jo es šodien vairs neplānoju neko baigi strādāt. Man vajag galdu atstāt. Ar to man ir rītā jādomā, kā pareizi viņu stiprināt, lai neurptos pašā tanī galdā no augšpuses, bet kaut kādīgi no apakšpuses, no sāniem kaut kādīgi viņu stiprināt. Vispār tik dīvaini, vienkārši spontāni virtuve tapa manā šķūnī. Tas, ko es tagad parādīšu, tas nebūtu nav pabeigts, tas ir vienkārši prototips. Es tagad saliku, neko neesmu nostiprinājis. Lūdzu, šeit ir mūsu galda virsma. Spontānajai virtuvei beigās. Protams, ka es nezinu, kā sataisīt tur, lai būtu forši, varbūt kaut kāds silikoniņu iesmērīt. Tā taču ir vasarnīca. Bet labs. Šīdien te vajadzēs nošūt ar kaut ko, pēc tam izdomāt kaut ko vēl klāt. Bet pa lielam, nu jā. Super. Piekrītat? Vienkārši spontāni virtuve tap šeit. Nu labi, vēl netap te vēl daudz darba, lai te vispār viss funkcionētu. Reku, tas zina, tas Oskars kopums, nezinu, tas tā vecs cilvēku iezīme. Viņš to skapi
Es neatceros, tā kā es biju stāvoklī ar Amēliju, es šito skapi savā, mēs samaksājām, tur par naudu nopirkām. Šitais te materiāli, tas ir biezs saplāksis, viņš noderēs. Pēc tām gadiem ejot, man tas skapis apnika, viņš kaut kāds vecs. Mēs pasūtījām savu rīktīgi krūtu skapi Rīgā. Un šito skapies, man viņu salīmēt. Un pēc tam es beigās... Man salīmēt, lai tev būtu labi. Kas man jāizdara? Vienkārši var arī ēst saplēst. Tu zini, ka garša nemainās. Un beigās... Labi, pacentīšos turpināt stāstu, lai neviens nekliektu uz manīm. Nu, vot, un tad te ieslēdzas tas Oskara vecā cilvēka, tas tāda mehānisms. Kā paskaties? Ļoti labi materiāli. Un es iesaku, viss devai līdini ārā. Nē, es neko nelidināšu. Un tagad visi šitie materiāli nodara. Un gāz, ka tas ir finieris, tāds rīktīgs, tāds stingrs. Šitais ir vecais, labais, šitais jau nav tur kaut kāds mūsdien. Džišmanskijais, ja? Jā. Un rekur tulīt Amēlija, un rekur vēl bija tie plaukti, bet viņi arī sanāk finieri. Galvenais, ka mums tas bagažnieks Oskars tā arī netika līdz šim jautājumam atrasināt, viņu uztaisīt. Un es nevarēju dabūt vaļā. Nu, es biju Rīgā, jā. Jūs domājat, tas pati krāvu? Bļā, viens jūs nepazīst. Man loģiski, ka nē. Es atradu kādu citu cilvēku, kas man vienkārši visu sakrāvu. Un kamēr vēl dabūju vaļā to bagažnieku, un kamēr vēl visu krāva, es jau tur nočertoju, es domāju, bļā, viens, uz ko es parakstījos. Un tad vēl Oskaram ir mānija, es viņam teicu, vai šito paklājumu metam ārā. Nē, mums viņu vajag. Nu, tā arī viņš uz šeien tagad ir nokļuvis. Tāds bērnu paklājiņš, jā, no dzīvokļa. Un es nezinu, kur viņš būs, bet laikam tanī viņa šķūnī, kas, es nezinu, drīz taps laikam par Oskaru guļamistam. No? Es gribētu, vai mēs Dengo ielkām ūdenī? Nē. Nu, redzi, kā, vai Nē, viņš tā nedarīs, viņš tevi saskrāpēs un aizliks prom, viņš dusmīgs būs, tu labāk nevajag. Suni, jā, kaķi gan nevajag tā. Nu, vot. Bet mūtenē bija, kad kaķis tā peldēju. Tāpēc, ka tā ir mūtene. Bet kaķi visi, viņi māka peldēt, bet vispār viņiem nepatīk. Man jāiet skatīties. Nu, davai. No. Nu, skaties, kā vecos materiāls tur izmantot. Dzirdi, kā bļājot, kā? Jā. Vispār neļauj nerunāt. Mēs satiekamies, viņi visu tagad... Mēs pat kontaktēties nevaram. Jā, krāsu gāma nesakrīt, bet pasties, te viens tūns, te viens, te vēl viens. Bet bļāviens, nu Bet tā tikai asarnīt. Man liekas, ka tā virtūba te ir krūtāk nekā mums Rīgas dzīvokļi. Mums Rīgas dzīvokļi Mēs galvenais no tā, kas ir. Vienkārši saļipī no tā, kas ir. Bet, stāķi, galda virsmi jauna no veikala. Nē, nu ir bišķiņ kasiciņi sanāca, bet nu labi. Labi, mammai bija konkrēti iedots noteikums lētāko. Es domāju, ka viņa paklausīja mani un izdarīja tā, kā es viņai palūdzu. Tagad uzšausim vienu. Tur uzšausim gabaliņu. Tur es nezinu, kā sastikot, bet ideāli. Nu, paskaties. Ļoti labi. Tā kā viss, es te dzīvoju šī mājā. Viņu vajag nosiltināt tikai man. Zinu, tāda kreizē ar vien vairāk un vairāk šo būtu pārveids beigās nevis šķūnī, bet mini mājiņā. Nu nē, viss ir tā kā mēs pagaidām esam vienojušies, ka te būs vienkārši virtuves daļa. Šeit būs Oskara, šitai būs darba vieta, jā. Tā ir darba vieta, Zoom tikšanās vieta. Jā. Un tur būs Chrysler detaļas, tāpēc, ka Oskars viņš nevar viņas turēt tur, kur mēs tagad viņas tur. Viņam obligāti viņas visi jāatved uz šeien. No, tad beigās taisam te remontu un taisam pa dzīvojumā maiman mugurkasās vienkārši. Jāzēt, jāpārķerbēs. Es izskātu no mašīnas un man tie odi visu laiku kož. Un gājās jāgaida, ka viņš to veļas mašīnu uztaisīs no ZB tās trusens uz Rīgu vadāt. Ļoti labi mālcīts, nu. Taisi, taču tās vētras. Piehaltūrai piebraucam ar ceļu laboju. Piehaltūrai bez maksas, jā? Jā, pavēlti laboju to, kas man nav jālabo. Maziņi bedriņi bija, bet iebetonēt apakšu neiešot.
Kā tu vienkārši gribi nevis trubu labot, bet vienkārši paņemt iebetonēt? Ja domājies, beigais risinājums. Ne, tipā atrok, paskatās, šitiem pušu nāk aizaugs. Nu, valc, mums ar trubu redz tā, ka viņi tikai paliek lielāk, tas tecējiens. Vienkārši Oskars saka, ka drīz Opelim vajadzēs peldēt pāri. Kāpēc jūs rokas nost? Tāpēc, ka jālabo. Kāpēc jūs rokas nost? Kas tur notika tad? Trūba apakšā saplīsā. Saguri? Jā, jau atnācos saguris. Kas tur ūdens? Nu, tā kas tev saka, ka tur saplēsts. Truba? Nu, jā, nu. Jālabo. Pagaisi, notīrīšu. Šodien piedalījos kā brīvprātīgais koplietošanas ceļa remontā. Salabojām trubu, kas tecēja zem ceļa. Un kas labi strādā, kas labi ko dara. Paldies. Kā personīgajā džakūzī. Gans viņš jāizmazgā, redz, viņš visu ziemu nostāvēs ārā. Vajadzēs tikiem iedot švamīts, lai stāv un mazgā. Cik ūdens silts? Protams, ka silts. Es gribu pabeigt pļaut, es gribu arī papeldēt. Arī iespeldēties? Jā. Nu, redz, cik lēm. Gans viņš ar to trubu tik ļoti aizņems. Viņš man to virtu un netājas. Jā, to jumtu mēs jātien. Vēl uz jumta jākāp, viņš tur labot. Es pat nezinu, kā viņas salabot. Viss plāksnes jāņem nost un viss no jauna jātais. Viss man tur raksta, ka vajag to kondensātu. Vai kādu to plēvi, tur to audumu, vai ko tur vēl līdz vajadzēja likt. Tā ika neko nesaprot no būvniecības. Gadās. Atgriežoties pie mazajiem šķūnīšu darbiem, taisīšu tagad sev galdu kabinetam savam. Reik, man būs kabinets, tad izgriezīšu un uztaisīšu te galda virsmu tādu. Un jā, un galda virsmu būs no vecā skāpja. Super izmantot visādus vecos materiālus, kuri nebija izmest miskastē. Vai, ko skaisti. No? Reik, kāds izturīgs labs datorgalds. Nē? Tu varētu datoru nolikt un normāli sēdēt un strādāt. Super! Cilvēki mīļie, šeit ir mūsu jaunais outfits. Es vienkārši nevaru, galais Oskars pats man saka, nu pilnīgākais kolhos, nu pilnīgākais sviests ar tiem dēļiem, kaut kādu krāsu, kaut kādu caurumu. Da kāda starpi, viņš man pofīgi derēs. Man stāvējas office, jā, man te būs dators, monitors, spēlīt, klaviatūra, un no visi nāk vādi. Jā. Un lai vādu menedžmentu labi sakārtot, reku man jau orģinālais caurumiņš ir, kur es izvilkšu aiz monitoru, visas vadas pie datora. Lūdzu. Profesionāls datora office galds. Vai te ne? Nu. Viss kvalitatīvs, stingrs, izturīgs, vizuāli nesmuks, bet nu ko darīt? Nu, vizuāli vapšie bomba, ne? Nu, ko man jums pateikt? Galvenais mēs taisījām šķūni, bet... Skaties, rektējas apsēdīšos. Nu, varbūt datorkrēsls, protams, būtu labāk, bet... Lūdzu, skaties. Labi, tas ir pagaidu variants, ja Oskaram jāizdara vairāk darbi ar datoru. Viņam nav, kur viņu nolikt. Dzīvē notiek pagaidu variants. Mums taču ir tāds dzīvē bijis, kad ir pagaidu variants, bet viņš jau ir 3 gadus pagaidu variants. Nu labi, bet viņš vienkārši saka, ka pēc tam tur... Nu jā. Es vispār nezinu. Es nezinu. Šitais arī viss kaut kā ļoti spontāni tapa. Bet man šķiet, ka vasarnīcas variantā vienkārši ļoti labi. Tev tā nešķiet? Mēs nerunājam par ziemas variantu. Man nevajag te tapetes flīs. Man nevajag, piemēram. Man nevienalga. Man var nekas nebūt. Bet, nu, šitais ir vienkārši, jā, šitais vēl, es nezinu, tu tur tās Chrysler detaļas, kur tad uz jumta liks krausu? Nezinu. Beigās viss nevienās. Un viņš jau to gultu savu tur ir atstājis. Viņi vēl ieiet, jā, viss kārtībā. Reku, viņš te gulēs, te viņš strādās un te viņš taisīsies. Tolete, reku, tur tolete. No, man vajag šeit taisīt, domāju. Jā.
Nevajag. Tev Tu lai labāk paliek man to vagiem. dēli atstāji. Tu taču man Kur vēl es varu taisīt uz Ingūnas tēdienu? sviestainais sviests. Bet šitā spontāni no tā tur Reku, man ir elektrība jau pievilkt. ļoti profesionāli. Profesionāli pievilkt elektrība, ko. Viss notiek. Paklājas reku labi nolikts, redzi? Putekļu silcē vajag Robiju jaunu pirkt. Sročnē, ja? Obligāti tā piered pie tā putekļu silcē, ka es bez viņa vairs nevaru. Man visādi stūrīši, viss ir jāizsūc, un es to nevaru izdarīt, man nav ar ko. Nu jā. Es gaidīšu to brīdi, kad viņš varēs pieslēgties pie šī jautājuma līdz galam. Tā lielākie grūtības būs tā santehnika. Visu to pareizi salikt, lai te nekur nekas nepil. Lai kondensāti nav, kā sakās arī. Mums vēl jumti jātiek galā. Jumts vēl teksts, starp citai. Tā ir pilnīgākā bezloģika uzlikt te datoru, visu te labi iekārtot un tad raut nost jumtu. Nu, kas tas pa sviestu, Oskar? Tu vari lūdzu beigt. Nav tie repes, lai uzkāpt uz tā jumta, kas viņas ņem no kaimiņa. Vienkārši mēs tā kā Juļā atrasināsim, uzliekam tā kā viņai plēvi un viss. Jā, Un pēdī. Nā. No. Esmu beidzot office gandrīz pabeigts, jā, es teicu ieķeros. Lai ofisā būtu drošība, vajag durvis. Un tad jāsaka durvis taisīt. Pats tagad spontāni domāju, no kā taisīt, ņemt kaut kāds atgriezums, kaut ko te. Tu durvis taisīji, ja? Tu gribi, lai es bez durvīm esi? Es biju domājis, ka tu taisīs to tur pabeigs, lai var viss tur jau zini kā. Ko pabeigs? Būs tas kāds acis. No ko man durvis nevajag šeit, vai? Priekškam. Зачем это надо? Nu kā, durvis, jā. Un tad man tā doma ir tāda, ka es salikšu šitā te. Jā. Es nevaru, man šeit nav tādu unduru, ko es tur pļāvu, tanī. Un, kur tur grāmalā, redz, tur smuk viss sapļaus. Reiki šitā Un tur te dunduru vienlaiks 20. kopā, No. un šitā, Jā. tur tā, tas otrā Aha, pusē, un vēl kādu diagonālīt ielaidīšu. Un tā, ka viņš uztaisīs durvis, tad jūs redzēsiet pēc tam turpmākajos video, kā viņš tā vislaik stāvēs un skatīsies uz viņiem. Jā, bet tā joks tāds, ka man tie atgriezumi ir šitie lielie močnie. Man durvis būs jau riktīgi apšūts ar šitiem restiem. Tāpēc, ka citu atgriezumu nav. Jā. Nu, kā ir tā? Nu, krūtās durvis. Ir jādzīvo ar to, kas tevi dodas. Tieši tāda ar krūtām durvīm jādzīvo. Nu, kā domā, derēs? Es taču nezinu, es uz aci nevaru pateikt tā. Nu, ir viss, un davai taisa ciet, un nav ko ietenī mājā vispār. Nav ko ietenī, nevis mājā, bet šķūnī. Šķūnī. Šķūnis. Ļoti labi. Ņem pafilmē savas durvis. Šitā te ar sietiņu nosteplerē un viss normāls durvis. Viss durvis kā durvis. Piesteplerē aizskar klāt un smuki iztīsies. Laba konstrukcija durvīm. Uztaisīja vēl tāds diagonālīts. Un kaut ko Diana tur dara. Baigās skaņa ir jāpaskatās, ko viņa tur dara. Varbūt tu padalīsies, ko tu dari? Ai, mammas laika. Māmas lifehacks? Jā, mēģina. Jo nodeformē viņu popiņu. Māmas lifehacks ir, lai noberstu kartupeļiem jaunajiem miz, lai nevajadzētu mizot, ja? Jā, tāpēc, ka to tolds birst, ka mēs vienmēr lifehakojām, nekas nesanāca. Jā, nu varbūt te vajag jaudīgāk to birst tomēr. Nu, nav pēc jaudīgāk. Nu labi. Izdomāju pamērīt ar colīgiem dēļiem nošūt. Salikt reku no abām pusēm. Man reāli viens dēls pietrūkst. Visos manos atgriezumos. Vispār man tie colīgie domāti šitiem te visiem stūriem, jā, te. Bet nu tos jau var vēl nopirkt pēc tam. Un reāli pietrūkst viens dēls. Tik stulbi. Negribējās stiķēt neko kopā, gribējās tādas, lai veseli tie dēļi iet. Ko lai izdomā, kur lai dabūnu vienu colīgo dēli? Nu, kaut kas man te bišķiņ šķībi sanāca. Labi, vienkārši tas slīp, tur, kur kaut kas būs šķībi, vienkārši noslīpēšu pēc tam vai kaut ko izdomāšu. Bet pa lielam nošu, jā, viens dēls pietrūka. Es tur no atgriezumiem taisīšu. Nu, šitādas te durvis būs, johaidī, nu. Ja gudīgs viņas knapi pacēla. Diezgan smagas. Vajadzēs viņas vēl nokrāsot. Un būs super.
Mums iznāca sērija par to, kā es krāsoju šo būdiņu ar Vivacolor krāsu un ar rulli. Un viss raksta man, kāpēc es neizmantoju to Lidl Parkside pulverizatoru. Labi, jūs man pierunājat, es uztaisīšu eksperimentu un pamēģināšu tās durvis nokrāsot ar to pulverizatoru. Pastīties, vai viņš šauj kaut ko biezāku par antiseptiķi. Tīri eksperimenti pēc sliktākajā gadījumā 20 eiro pazaudēšu. Klasiskais apģērbs. Forma darba saucās. Jā. Ļoti grūti ieliet krāsu, plus es viņu nešķaidīs ar ūdeni, viņa pabiez. Nu, tu viņa būs sūdi. Tu domā, drīkst tik bieži? Es nezinu. A, kas zina? Mēs riskējam ar Parkside dārgošu to krāsu pulverizatoru. Dārgo. O! Man dažreiz liekas, ka tev patīk ar viņu spēlēt spēles. Riktīgi labi strādā, paskaties, nu. Iesaku. Reāli. Nu, cik es minūtes 3, 2 krāsoju durvis. Tas ir vienkārši diena pret nakti ar otru krāsot, vai tur ar kaut ko, vai ar šo pulverizatoru. Super! Es esmu ļoti priecīgs par šo pulverizatoru. Reku mums mazliet kaimiņi, ciemiņi atbraukuši, un reku visi pankūciņas izkāvās, tagad pāēdīs. Un reku ar Oskars mums cep šašliku. Reku durvis nokrāsoja. Un reku durvis nokrāsoja. Jā? Jā. Nu, malac. Tesēja rūbeņu vistiņu. Rūbeņu tirgo šašliku. izrādās. Tātad, ko es gribu pateikt? Bērni, tusējoties, norāva manus pirmos tomātus, ko es pirmoreiz mūžā pats esmu audzējis no sēkliņām. Es kaut kādīgi nebiju pat pamanījis, ka viņi jau ir ieguvuši toni. Un bērni braukā, viņi man atnesa, skaties, tēt, nu, protams, viņiem nevajadzēja viņi savu raut nos, bet nu, ok, bērni norāva, un es esmu tik priecīgs, mani savi pirmie tomāti. Un vēl es gribēju pateikt, ka es aizrāvos ar to pūšamo, nopūtu savu paletes bērniem zem šūpolēm. Tad es tuvāk pieešu nofilmēšu tās durvis, ko es esmu pabeidzis. Sīkie skraidi. Nu, lūk. Un jau pieskrūvēja eņģes rekur. Viņas diezgan smagas ir. Vajadzēs palūkt palīgā kādu. Un mēģināt ielikt iekšā, iecelt un pieskrūvēt. Šodien Diānai dzimšanas diena. Un mēs dosimies randiņā ar visu ģimeni uz Jūrmalu. Iespējams sagaidīt saulrietu. Un vēl man vesela kaudze cilvēkiem uzrakstīja par to, ka es neesmu uzlicis to vējplē vai kondensātplē vai kā viņi tur saucās uz to jumtu. Un, nu jā, jums taisnība. Nu, it kā redzi, visās pusēs apkārt jumts elpo, visur vējš tiek iekšā. Bet, ja es nolemšu kādreiz aizšūt griestus, tad kas būs? Nu, aizšūt tur visu. Tad viņi būs vajadzīgi. Un tāpēc es nezinu, kad es to izdarīšu un kā es saņemšos. Es pieņemu lēmumu, ka jājauc viss nost un jāuzliek tā vējplēja. Tā man to negribas darīt. Saņemšos un darīšu. Tad es uzliku papildus tos balstus vēl. Par cik mēs tur tik nopietni iekārtojušies tanī būdiņā. Villā numur 3 vai 4, nezinu, kā viņi pareizi savu. Un vēl man jau šeit top office. Pasties. Vienkārši office mežā būdiņā. Un kāpēc ne, jau var jā? Tātad, Diānas dzimšanas dienā es jau esmu nokrāsojis rīta pusē trepes, ielicis durvis, uztaisījis rokturi durvīm, viss izslīpējis, pasties, nekur nekas neberžās, viss smuki taisās ciet. Ceru, ka tā arī tas paliks. Nu jā, tur ir šķirbiņas, tur es visu aprauvu slīpējot. Man vajadzēs vēlreiz noiet ar rotiņu ar Vivacolor, tur, kur man ir tie materiāli likt apberzētas sienas. Nu, visādi mazie defektiņi jānosteigā rotiņi būs. Un, jā, un visā visumā es teikšu, ka ļoti precīzi, ļoti smuki visas durvis sanāca. Forši.
No, ideāli. Skaisti pēc gala, jā. Nu, tas ir tavā dzimšanas dienā dāvana no manīm durvis. Jā, reku, es dzimšanas dienā Diānai dāvinu durvis. Te. Nevis to būdu, bet durvis. Tā kā, jā, vienīgais, kas man vēl jāizgatavo šeit iekšā, būs kaut kādas brusiņas vai kaut kāda bremzīte, lai durvi neiet pa daudz uz iekšu, lai viņi atsitās pret kaut kurieni. Nu, principā tā, visu laiku ir sīki, kosmētiski un tehniski darbiņi. Viņi būs ļoti daudz, jo man vēl jāslēdz virtuvi, jātais klāt būs. Nevar beigt gozēties gar šo visu skaistumiņu. Nu, paskaties. Kāds dizains izveidojies, tas smuks. Rokturis. Rāmis nokrāsots. Tāpēc, ka tur viss bija apmīlēts, visur smuki pielabot, visi kašeciņi, kā sakās. Vienkārši super izstāsta. Tā mājiņa sāk iegūt tādu, manā skatījumā, simpātiski izskatu. Kā jums liekas, skatītāji? Galvenais, ka viss tik strauji sāk augt pēkšņi. Paskaties, reku pirmās melanītes. Tavai ņem meitiņu. Tētim rokas melnas sakrās. Divas tās tumšās jāņem. Un tik ir gatavi iedot tētim vienu. Markam iedošu. Oskars man šodien ved uz restorānu. Es vedu savu sievu dzimšanas dienā uz Jūrmalu. Tusēties, gaidīt saulrietu. Saulēku tu gaidīsi, mums nedomā. Jā, un uz restorānu, jā, un viss tur notiekās. Outfit mēģināja atrast vesarnīcu ar kaut cik piedienīgi krāsa, visam šitās rokas, cik varēja nobērs. Nu tāda, mums vēl tā veļas mašīna nav pieslēgta, mums tur tāds drēbes, nevisai kādi. Viņas ir vasarnīcas drēbes, mums tur īsti nav izdejamās. Mums jau ar kādu jāstiekās, mums jābrauc ar Rīgas dzīvokli, kārtīgi jāberžās ar birsti. Un tad var satikties ar cilvēkiem. Bet nekāds galvenais ir mīlestība ģimenē. Reiz? Jā. Reiko mēs esam ieņēmuši tādu stūru dīvānu. Diānas dzimšanas dienā. Un mēs atnācām Jūrmalā uz gruzīņu restorānu. Nevajag. Jā? Man ir kola. Nu, pagaršo bumbieru gruzīņu dzērienu. Negaršīga. Labs, jā? Pāsties kādam manam dēlam smalks vakariņas. Ar kaut kādu parmezānu sieru pasta, jā? Jā, mums nekā nav. Man liekas, ka tikko viesmīlis ieraudzīja man kāju, pat man kaut kādu bomāri atnākuši tev uz restorānu. Paskaties, kāds skaists čīvīts. Jā, vienkārši, brāl, es tikko pats ieraudzīšu to kājas, pat nejāliekam izstāst tā dīvaini, ka čals tāds viss. Bet, nu labi, mēs pa šiko būsim paēduši, pasūtījuši, kā sakās. Labi, pietiks logot no tā gruzīņu restorāna, laikam, ne? Vai vajadzēs parādīt? Pat ēdiens atnāks tāds. Labi, rekur es nofilmējuši, ko mēs esam ļuļa kebabs, rībiņas, hačpūrī, pasta. Un pēc tam iedosim atsauksmes, vienkārši nefilmēšu, kā cilvēki ēd, nav ko filmēt, kad kāds ēd vienkārši pareizi. Aizmirs piefilmēt, mums te vēl viens ēdnieks atnāca. Starp citu, šitais hačpūrī, viņš ir ļoti sierains, nu tā kā ļoti. No kā viņš saucās? Un šeit ir, pasties, te ir baklažāni cepti ar, wow, pesto, tur izstāst, un tur iekšā ir sulugnīs siers arī, redzi? Tā kā labi, viss mēs ēdam. Jā, kā iet, teikt, mēs atbraucām atnācām uz Pludmali. Jā, un mēs sagaidīsim saulrietu. Lakšarī ūdeni. No, cik tā maksāja ūdens? Nu, normāli, tā kā restorānā, nu. Nu, cik maksāja? 3. Normāli tas ir. Iegājām jūrā, bet aizmirsām mašīnā dvieļas. Visi slapji. Neko darīt, nu. Jāiziet uz mašīnu pakaļ visam, vai ne? Mēs taču gaidīsim saulrietu romantiski dzimšanas dienu. Peldēties. Iesim peldēt. Nu, ejam, jāiziet uz mašīnu. Baigi tev vajag peldkastīm, pasies, kā tu jau nocūkājies. Augsti? Mēs ģimeni veiksmīgi nopeldējās. Nopeldējāmies, tad sapratām, ka mēs piekusām, mēs nevaram sagaidīt, kad saulrietis būs. Tad mēs
mums jābrauc ātri vēl kūciņu nopirkt un jānosvin līdz galam dzimšanas dienas. Gribēju parādīt, cik smuki izstās saulīt. Wow, tik skaisti. Zini, kas man patīk pēc dzimšanas dienas, ka visur ir ziedi, redzi, visur ziedi. Un Liena laikam. Vai... Reiku mums uzrakstīja Instagramā meitene, ja? Sieviete meitene. Padomu, ko tur ar tiem ziediem darīt, Diana izdarīja, bet es atceros zem tā video, viens uzrakstīja, bļāviens, ko jūs nogalinat tur ziedus vai kaut kas tam līdzīgs. Lūdzu. Lūdzu. Padoms bija ļoti pareizi. Mēs uzņemam visas padomas par dārstu. Mēs godīgi sakam, ka mēs esam iesācēji. Visu, ko mēs te daram, tagad tas ir mūsu dzīvē pirmo reizi, nu tā pa lielam. Jā. Jebkurš no jums, kas tagad ir profesionāls, jūs arī kādreiz bijāt iesācējs. Es gribu jums pateikt, bet ja kas apgriešana nedarbojās uz visiem ziediem, petūnija ir tāda, kas jā, viņi tiešām petūnija ir jāapgriež. Vienmēr atcerieties, halāts, tas ir pats galvenais apģērbs no rītiem outfits, lai iet dārzā kaut pa darīt. Galvenais, ka man tie tomāti arī griezdamies augi jau pasties. Visu laiku būs jāēd tagad. Un tur, bļāviens, paskaties, cik tur daudz viņi ir visur. Jā. Pēc svētku dzimšanas dienas galds, brokastis, jā? Es sen neesmu brokastējis vienkārši ar saldumiem. Mēs vakar tik vēlu atbraucām mājās, ka mēs neviens saldo desertu nepaēdām. Nu jā, eku groziņu garšīgs. Viens man, viens tev. Jā, nu super! Un tikai šitā svinam 2 dienas jau dzimšanas dienu Diānai. Pastaties, es nezinu, neviens nelaiks no mums nebija īsti nofilmējis. Cik skaistas lilijas Plants for You ir atvērušās. Kas tas tāds? Lilijas, tās ir puķis, rīktīgas. Kas tas tāds pa kukā? Te tādas dažādas sorts, nu, protams, es neko tur baigi viņās nesaprotu, bet, nu, reāli skaistas. Ļoti smukas. Kas tā pa kukainis? Kukainis? Jā. Kas tas ir? Es nezinu. Kas tur pat bļovien? Bet, ja tā aizdomājies, ja? Vienkārši pa omnivu atsūtīti ziedu stādi un vienkārši var dārzi smuki iekārtot. Tā kā, jā, noteikti var ieteikt Plants for You stādu. Kas tas tāds Plants for You? Nu, Plants for You ir tie, kas, teiksim tā, tirgo, laikam sanāk. Tirgo audzēs taisa tos stādus visādas dārzam. Tur gan zemenes, gan... Mēs arī iestādījām. Zemenes mums arī no Plants for You ir. Avenes arī. Jūs esat kaut kur redzējuši, ka televizoram statīvu kāds izgatavo no koka. Reāli no atgriezumiem tagad taisa. Domāju uzlikt šitien te. Nu, labi, jāpabeidz, un tad redzēs, kā tas izskatās. Nu, man liekas, ka super! Pasties, un viņš vēl joprojām būs bīdāms. Un vienkārši uz koka atgriezumiem uztaisīts teļuks. Ideāli. No? Kas ir? Nu, re, kur šitā te bišķiņu visi piekārtoja. Uzlikt PlayStation augšā, lai viņš tur stāv stūrītī. Nu, viss. Forši varēs vakaros dažreiz kaut ko pasēdēt, pastīties. Vispār es gribu pateikt, ka mums ir baigais čilu režīms iestājies. Mēs nevaram vairāk. Vairs nav nekāda tāda, zini, spēka kaut ko baigi tur dar. Tu šodien montē, es šodien arī strādāju. Nu, Nē, nu. Pārslēdzāmies. Jā, ir baigi daudz iekrājis kaut kas, kas ir jāizdara. Jā, zini, man pat cilvēki jau zvana, saka, tu man nepārzvani. Jā, un mums te vienkārši tāda sastrēguma ir. Man vajag atpūsties bišķiņ no Vils stāsta, tāpēc šitais seriāls beidzās. Nē, mēs šeit uz baļu. Varbūt. Nu, tā kā šitais stāsts beidzās viss. Nav vairāk spēku filmēt. Tā tikai viena vai? Tagad prātā tikai vasara peldēties, vai ne? Gulēt. Dzimšanas dienas svinēt. Es nostrīstu tādu izdevumu. Nabaga Oskars. Nu labi, galvenais, kad jūs spiežat laiku zem video, rakstiet komentārus, es nolēmu šo sēriju beigt. Jā, viss. Viss. Memberiem paldies. Es nezinu. Dzimšanas dienu tavējos svinēju. Ko jūs varat lūdzu
varētu pamēģināt šī sērijā nospiest tagad uz video beigām laiku, jo kāds teica, ja liek laiku video beigās, tad tur kaut kas ar algoritmiem vienkārši interesanti, jo mums parasti sasniedz konkrēti. Bet video beigās, jā. Jā, tagad video beigās nospiest. Labi, un visiem memberiem es izsaku lielu respektu, tāpēc paldies, ka jūs atbalstat Vilas stāstu saturu tapšanu. Un es eju atpūsties un viss un pietiek pagaidām, ja? Nevar es saņemties, neko vairs izdarīt. Tur visu laiku pa bišķiņam kaut kādu maz. Bet mums ir jāgatavojas terasei. Nu? Jūs esat gatavi atbraukt pie mums, kad mēs varētu uztaisīt to pasākumu vakar? Nu labi, vajag daudz ko izdarīt sākumā. Nu jā, tāds vispār. Labi, davai. Paldies.